Sveiki, draugi! Šodien, kā redzat, mums te viss izskatās mazliet savādāk, tāpēc, ka esmu izbraukusi ārpus pilsētas, un tad ņēmu talkā to, kas te pa dārzā aug. Un tāpēc šodien tad mēs paskatīsimies izlikumu nākošai nedēļai, un varianti šoreiz mums būs šādi, ja, kā jūs redzat, kastanes, bumbieris un ābols. Tātad pirmais, otrais vai trešais variants. Paskatīsimies izlikumu nākošai nedēļai, tas ir no 26. augusta līdz 1. septembrim. Jā, nākošā nedēļa jau mums sākas septembris, tad jau kaut kad arī drīzumā droši vien izlikšu arī izlikumu septembrim. Bet šodien tātad skatāmies nākošās nedēļas izlikumu. Izvēlēties to variantu, kas jūs vairāk uzrunā, un skatīsimies, ko kārtas rādīs. Tagad skatīsimies pirmo variantu. Sanācis ir tā, kad ir gan pamatne tāda raiba diezgan koša, un arī šīs kārtas, kuras es šoreiz izvēlējos, ir tādas diezgan raibas un košas, bet es ceru, ka izdosies arī jums viņas saskatīt, un es arī parādīšu tuvāk kārtas, par kurām es stāstīšu. Tātad pirmais variants, kāda kopumā nedēļa pirmam variantam. Tā. Galvenā tātad kārts, kas raksturo pirmā varianta nedēļa, būs 9 kausi. Šī kārts vairāk ir par tādu atpūtu, tādu mierīgu atpūtu, patīkamu atpūtu, nekā par kaut kādu aktīvu darbošanos. Tāpēc es pieļauju, ka varbūt tiešām nekāda tāda ārkārtēja aktīva notikuma varbūt arī nebūs. Iespējams, ka kādam no jums vēl ir atvaļinājums, ja? Vai, teiksim, nedēļas beigās jūs kaut kā, ja jums nedēļas pa vidu ir jāstrādā, tad jūs tiešām tā, atradīsiet laiku tiešām atpūsties. Jā, tad, kas attiec uz darbu, vairāk ne par darbu šī kārts, vairāk par tādu atpūtu, par kaut kādu augļu baudīšanu, ja? Varbūt tā mēs varam teikt. Darbā iespējams arī kaut kāds, ka jūs saņemat kaut kādu tādu kā, tiešām augļus par savu izdarīto darbu, jā, kas varbūt vai finansiālā veidā, vai kaut kādā savādākā tur novērtējuma veidā, un tagad jūs varat tā kā mazliet atvilkt telpu un tā kā, jā, tā, mazliet tā kā apstāties, jā, tā kā varbūt, nav tā, ka jāskrien un šausmīgi aktīvi jādarbojās pēc šīs kārtas. Kas ir attiecībās? Stabilās attiecībās, tā, es ceru, ka jūs redzat, stabilās attiecībās kārts ir, viņi patiesībā attiecībās, viņi runā par tādām vieglām, patīkamām attiecībām. Ja jums ir stabils partneru attiecības, tad viss ir labi, viss ir kārtībā, labi pavadīts laiks. Ja veidojas kaut kādas jaunas attiecības jums, ja, vairāk es teiktu, ka te ir stāsts par to, ka, vairāk tādam patīkamai laika pavadīšanai, attiecības, kas uz šīs kārtas fona veidojās, nav varbūt tādas ārkārtīgi dziļas un ļoti ilgstošas un tā. Bet, teiksim, lai patīkam pavadītu, teiksim, laiku, aiziet kaut vai uz randiņu vai kā, arī ļoti, ļoti laba kārts. Kas vēl? Tad darba minēju, attiecības minēju. Jā, domāju, tāda kopumā tas priekšstats būtu skaidrs par šo te kārti. Nedēļas pozitīvi. Jā, vēl varbūt tiešām arī kaut kādas pozitīva, viņi varbūt naudas lietās, jā. Ne tieši darbs, bet varbūt kaut kas ar finansēm, kaut kas ar naudām, kaut kādas lietas atrisinās, jā. Nedēļas pozitīvs. 7 pentakļi. Jā, tieši tas, ko es minēju, ka var gadīties, ka jums kaut kādas situācijas, kas ir bijušas iestrēgušas, apstājušās, kaut kā tā kā licies, ka neiet uz priekšu, nenotiek, ja, tā kā vajag, vai vienkārši kaut kādas iestrēgušas situācijas, vai jūs gaidat uz kaut ko un gaidat un nevarat. Tad nākošais nedēļa varētu pēc šīs kombinācijas ar 9 kausiem un ar šiem 7 pentakļiem kaut kādas šādas situācijas jums atrisināties. Ja? Jūs beidzot saņemat to cerēto, jūs beidzot sagaidat
kaut kādus augļus. Jūs beidzot varat baudīt kaut kādu situācijas augļus vai kaut kādu rezultātu. Tas varētu jums būt nākošās nedēļas pozitīvs. Nākošās nedēļas negatīvs. 6 pentakļi. Nu, te var aktualizēties kaut kādi jautājumi par to, vai es... Nu, tādas attiecībās, ja, tas var būt darba attiecībās, tas var būt vispār privātās attiecībās, vai es tiešām saņemu tik, cik es jūtos nopelnījusi. Gan no partnera, tas var būt gan no darba devēja, jebkurās attiecībās, kad man var rasties sajūta, ka kaut kur nav vienlīdzība. Tā, es ceru, ka redz te tā pa vidu, ka nav vienlīdzība, jo rekurtai vienai dāmai tasītē tiek lieta tā tēja no tās lielās kannas, un tai otrai nē, viņai tā kā jāgaida, un tai otrai var līdz ar to likties, ka nu kā tad tā, tai otrai tiek un man nē. Šādi te kaut kāda nevienlīdzības jautājumi var aktualizēties, ja. Var gadīties arī, kad kaut kādi jautājums arī par naudas lietām, varbūt aizņemšanās vai kāds jums lūdz aizdot, un jūs tā kā negribat, ja, tam cilvēkam aizdot. Varbūt arī nevajag, ja par cik kāds negatīvā apdomājat labi, vai jūs saņemsiet šo tā aizdevumu atpakaļ, ja. Arī tā tas var būt. Tā, un nedēļas padoms. Nu, nedēļas padoms 5 zīžļi. 5 zīžļi patiesībā runā par tādu pozitīvu cīņu, par tādu pozitīvu konkurenci, par tādu sava viedokļa, savu interešu aizstāvēšanu. Tā kā, ja jums ir situācijas, un iespējams pēc šīs kārtas kaut kas radīsies tāds, ja, kur jums liksies, ka pret jums varbūt nav īsti taisnīgi vai nav īsti godīgi, ja, vai kur jums vispār būs jāaizstāv savas intereses, tad šī kārta saka, dari to. Iestājies par sevi, iestājies par savām interesēm, cīnies par savām interesēm, par savām tiesībām un uz priekšu. Ja? Dzīve ir spēle, ja? Tā kā mēs šeit redzam šaha galdiņš. Ja? Kurš būs, teiksim, ar asāku prātu, nebaidīsies izdarīt kaut kādus gājienus, ja? Tas arī uzvarēs šai spēlē. Tā, nu, šāds bija izlikums pirmam variantam. Tagad skatīsimies otro variantu. Otram variantam nedēļas galvenā kārts ir 7 zobeni. Nu, te tāda dāma, tā kā tāda čūska, ja, kaut kur paņēmusi to, redzat, te tāda kā līgzda ar olām un to vienu olu piespiedusi sev klāt un tagad slīd, tā kā lavās prom. Nu, te varbūt stāsts par viltību. Nedēļa, kur varbūt jums būs kaut kāda sava tāda prāta asums, kaut kāda viltība, kaut kāda neordināra rīcība vai neordināra domāšana jāparāda. Un tāpat laikā arī varbūt jābūt piesardzīgiem, lai jūs nekļūstat par kaut kādu apmāna, tā teikt, upuri. Ja? Šī var būt nedēļa, kad tiešām jums ir arī daudz jādarbojas, jā, pēc šīs te kārtas varbūt tā, kad ir daudz visādu darīšanu, enerģētiski diezgan tāda, nu, varbūt pat kaut kur pat saspringta nedēļa, jā, jo ir tas, viena lieta, otrā, trešā, piektā. Kas ir jādara, kas ir jārisina. Kā jau minēju, varbūt situācijas, kad jums ir jāatrod kaut kāds ceļš, tāds neoriģināls, nevis tieši otrādi, oriģināls ceļš, kad jums, lai panāktu savu kaut kādas vajadzības vai savu mērķi, jums ir jāizdomā kaut kāds tāds savādāks risinājums, ka tās ir situācijas, kad durvis ir ciet un jāizdomā, kā es varu iekāpt pa logu, ja, kā man to izdarīt, ja man kaut kas ir nepieciešams, kā man atrast citu veidu, kā panākt sev vēlamo, ja, nākošanai tā var būt. Tāpēc esat atvērti kaut kādām jaunām idejām. Ja kaut kas neiet uz priekšu, teiksim, tad padomājiet, vai nav kaut kāds tāds interesantāks, savādāks ceļš, kā es varētu to darīt. Jo tas var nostrādāt nākošu nedēļu. Jā, un kā es minēju, arī tad esam uzmanīgi, jo kāds tomēr runā par viltību. Varbūt mēs būsim tie, kas būs tie viltīgie, ja? Varbūt mums tiešām apstākļi prasīs būt tādiem, nu, bišķiņi ar tādu viltību pieiet, ja? Situācijā, bet lai nesanāk tā, ka mūs tur
kāds apmāna, vai kaut kā, tāpēc nākošā nedēļa ir tā, un vēl uz retrogrādu Merkūra fona, nākošā nedēļa ir tā, kur esam arī uzmanīgi, tagad visādi arī dzirdam ziņās, visādi telefonu krāpnieki aktualizējušies, un tiešām uzmanamies, ja, lai kāds mūs tur neapmāna kaut kādā veidā, ja. Nu tā, tas ir nedēļas. Jā, darbā es teiktu daudz darīšanu. Faktiski tas pats, ko es minēju, tas uz jebkuru dzīves sfēru. Darbā varbūt skriešanas, darīšanas, ņemšanās, jā. Atkal kaut kādi tādi jauni ceļi jāmeklē, ja, jauni risinājumi jāmeklē darbā, jā. Tā kā darbā, es domāju, būs ko darīt, arī biznesā. Attiecībās esošajās arī, var gadīties, ka te tā viltība kaut kur nostrādā, bet, protams, labāk, ka mēs esam tie, kuri varbūt kaut kā ar kaut kādu zināmu. Te nav stāsts par, es nesaku, ka mums vajag būt tur negodīgiem vai kaut kā pret cilvēkiem nekādā gadījumā, bet, dažreiz ir kaut kādas tādas mazās sievišķās viltībiņas, kuras mēs varam pielietot, ja, attiecībās. Galvenais skatāmies, lai pret mums kāds to tā kā, nemēģina izdarīt, ja? Tā. Ja jaunas attiecības, es domāju, cilvēks ar tādiem varētu būt sautīgiem nolūkiem, tas, ar ko mēs nākošu nedēļu iepazīsimies. Vērojam viņu uzmanīgi. Tā, nedēļas pozitīvs otram variantam ir 10 kausi. Tas stāsts ir par ģimeni vai par domu biedriem, vai par partneri, par tuviem cilvēkiem. Tad mēs kaut kādu tādu, vai tai patīkami pavadīsim laiku, vai arī gūsim kaut kādu atbalstu no sev tuvajiem, ja? Vai mēs ar ģimeni būsim kopā, pavadīsim kaut kādus jaukus mirkļus ar ģimeni, vai arī ar partneri, jo te tomēr ir 2 cilvēki, ja? Vēl varbūt stāsts, ka mums kāds tūs cilvēks, visticamāk ģimenes loceklis, vai arī te varbūt tuvi draugi, vai domu biedri, vai tādi mums tuvie cilvēki, ja? Te tās ziltiņas mums jāapakšā. Ka kaut kādā veidā materiāli mēs varam dabūt kādu palīdzību no savu tuviem, vai kaut kādu dāvanu, jā, varbūt kāds mums kaut ko uzdāvina, ja, teiksim, tādu vērtīgu, vai naudas izteiksmē, vai citādā kā tādu kaut kādu citu vērtību. Tā, bet tad tas nākošā nedēļā tas prieks, kas mums būs, un tas nāks no mums tuvajiem, no cilvēkiem, kas mums ir tādi tuvi un kas ir mums blakus. Tā, 10 ziržļi mums šoreiz ir negatīvs. Ja? Redzat, arī meitene ir sakrāmējusi sev uz muguras, pilnīgi salīkusi zem tā milzīgā pušķa, kas viņai ir uz muguras. Varbūt kaut kāda, es jau minēju, ja, pēc nedēļas šīs te galvenās kārtas, ka varbūt skriešanas, varbūt darīšanas un vis kaut kādas ņemšanās, tad var būt tā, ka jūs esat pārguruši, jo tiešām jums nākošu nedēļu sakrāmēti uz muguras tik daudz darbu, vienkārši varbūt apstākļi sakrīt, ka tik daudz lietas ir jāpaspēj, tik daudz lietas ir jāizdara. Kaut vai es iedomājos, teiksim, vecāki, kuriem bērni jāpalaiž skolā aiznākošu nedēļu, tad nākošā ir tā pēdējā nedēļa, kad vēl viss ir jānopērk, jāsapērk, jāizdara, tur, ir ko darīt, ja. Tāpēc, jā, varbūt mirkļi, kad jūs sev sakrāmējat pa daudz, vai vienkārši apstākļu dēļ sanāk tā, ka jums ir jāvelk tas lielais vēdums sev uz muguras, un jūs vienkārši jūtaties izsmelt un noguruši, ja. Tāds moments var būt. Tas, protams, tā varbūt arī darbā, vai es jau minēju laikam, ja, ka jebkurā sfērā tas var tā nostrādāt. Padoms 2 kausi. Zinat kā, šī ir arī tāda partnerības kārts. Es domāju, lai vai kāda situācija, un arī te mums tas ko es minēju, tas prieks pie cilvēkiem, no cilvēkiem. Es domāju, ka te varbūt stāsts tiešā veidā, ka partneris vai jums tuvais cilvēks, ja tas, tikpat labi tur būtu kāda, mamma, māsa, brālis un tā tālāk. Tuvais cilvēks var sniegt jums atbalstu, tāpēc kā padoms, tad vēršaties pie savu tuvā cilvēka, ja? Viņš ir tas, uz ko jūs varēsiet paļauties. Tas ir viens. Otrs ir... Bet šīs kārtas varbūt arī, ja jūs, varbūt tā būtu patīkama laika pavadīšana, un kārta saka jā,
Un te arī pēc šiem 10 kausiem var būt tā, ka tiešām jūs ar sev tuvajiem pavadat, jā, varbūt jūs tur, nezinu, randiņš var būt, bet jā, varbūt kaut kāds foršs randiņš jums nākošu nedēļu, jā. Un vēl šai kārtī var būt nozīme tāda, ka tas var būt labvēlīgs laiks kaut kādu darījumu slēgšanu, lai vienotos par kaut ko. Tā var būt kaut kāda līguma slēgšana, tā var būt kaut kāda, vienošanās, kaut kāds darījums, laiks, kad mēs varam labi vienoties ar cilvēkiem. Atceramies, protams, šos 7 zobenus, šo taču uzkiņu, jā, esam tomēr apdomīgi, prātīgi, bet katrā ziņā, jā, kārta saka, ja ir vajadzība, ja ir kaut kāda situācija, kad man ir jāslēdz vai kaut kāds darījums vai kaut kāda vienošanās jāpanāk, tad jā, tas tiešām ir arī iespējams nākošu nedēļu, ja? Tā, šāds bija izlikums otram variantam. Tagad skatīsimies trešo variantu. Trešam variantam nedēļas galvenā kārts ir Pentakļu karalis. Pentakļu karalis ir tāda ļoti, es teikšu tā, mierīga kārts, ļoti stabila, Pentakļu karalis tāds ļoti stabils, ļoti pārliecināts par sevi, bet viņā ir tāda mierīga, varētu pat teikt, statiska enerģija. Ja? Tāpēc kopumā varētu būt, ka tā nedēļa ir tāda, jā, kaut kur mierīga, kaut kur statiska tāda, ja, pēc šīs te kārtas. Par ko vēl runā Pentakļu karalis? Materiālās lietas, ja, kas Pentakļu karalim iet no rokas. Ja, viņš ir patiesībā labi situēts, tāpēc es teiktu, ka varbūt jūs nākošdēļ tiešām jums labi risinās kaut kādi materiāli jautājumi, finanšu jautājumi, varbūt naudas jautājumi, ja, kaut kā jums par labu. Var būt arī kaut kādi, teiksim, tēriņi, bet tad viņi varētu būt, teiksim, kaut kāds ieguldījums nekustamā īpašumā, vai vienkārši jūs kaut ko nopērkat priekš mājām, kaut ko tādu, jo Pentakļu karalis, viņš ir ļoti par tādām, viņš ir materiālās pasaules karalis, jā. Viņš tiešām par materiālām lietām, par materiālo dzīvi, par to visu. Tāpēc iespējams, jā, ka jūs nākošdēļ labi veiksies risināt tieši šādus te jautājumus, vai arī, kā minēju, naudas jautājumus. Kāds, protams, var runāt arī par konkrētu cilvēku, tas ir vīrietis, ja, tādā gadījumā visticamāk. Ja jūs skatās sievietes, tas varbūt jūsu vīrs, kuram, teiksim, varbūt, jā, caur viņu, vai viņš ir tas, kas uz sevi ņem visu to, ko es minēju, to jautājumu risināšanu, vai kaut kādas naudas risināšanas, ja, naudas jautājumu risināšanas. Ja jūs esat vīrietis, jā, tad, kas skatās, tad, protams, tad tas ir par jums, jā, visticamāk. Attiecībās, ja stabilas attiecības, tad viss ļoti labi, bet varbūt, kaut kur varbūt romantika mazliet trūkst, ja, jo šis karalis nav baigais romantiķis, viņš ir tāds praktiķis, kā es jau teicu. Jaunas attiecības, atkal, kas jums patīk? Ja jums patīk romantika un serenāde zem logu un ziedu rožu dāvināšana, tad šis nebūs tas cilvēks, bet ja jums patīk praktisks cilvēks, tad jā, tad tas varētu būt īstais. Tā, nedēļas pozitīvs, mums ir laimes rats. Kas te mums varētu būt? Varētu būt, ka jūs satiekat kādu cilvēku, ko jūs sen esat satikuši. Kaut kāds cilvēks no pagātnes jums zināms un tāds, par ko jūs priecāsieties. Ja mums viņš ir nedēļas pozitīvs, priecāšos viņu satikt. Tikpat labi tā varbūt saskriešanās uz ielas, ja ar kādu sen neredzētu draugu vai paziņu, bet tāda patīkama tikšanās. Tā var būt arī kaut kāda patīkama situācija, kas jūs dzīvē atgriežās un jūs sakat, redz, cik forši atkal sanāca, tā forši, tā labi, ja? Kaut kas tāds, kas tā kā atgriežās pie jums. Kas mums vēl te var būt?
Nu, pozitīvā jau šī kārtas runā arī par tādu iekšēju harmoniju, par iekšēju tādu laika izjūtu pareizu. Ja redzat, tādi kā pulkstentiņi, viņai tie zobratiņi griežas viss precīzi pareizi, un komplektā vēl ar šo te pentakļu karali, tā var būt tāda ļoti precīza, ļoti pareiza laika plānošana, darba plānošana. Iespējams arī par to šīs kārtas runā, ka jūs esat visu, tik perfekti izdarījis, saplānojis, visu, tā kā, un jums ir baigais gandarījums par to, ja? Nu tā. Jo, protams, tas arī dzīvi dara mierīgāku, harmoniskāku, ja? Ja man viss ir tā sakārtots, saplānots, tā kā patīk pentakļu karalim un tā kā arī pozitīvā šī kārtas mums parāda. Negatīvs ir augstā priesteriene. Varbūt runa konkrēti par kādu sievieti, bet parasti viņa varētu būt tā kā vecāka sieviete, varbūt mamma vai tur tante vai vecmāmiņa vai kas tur kaut kādas varbūt situācijas, kas nevisai patīkamas. Ja? Vēl šī kārtas runā par kaut kādiem noslēpumiem. Varbūt kaut kādi, kas var būt šeit tāds nepatīkams, varbūt kaut kādi jūsu noslēpumi nāk gaismā, ja? Vai arī jūs uzzinat kaut kādus tādus noslēpumus vai kaut kādas lietas par citiem cilvēkiem, kas jums ir nepatīkami varbūt, tādi, ja? Ko jūs neesat, jūs kaut ko neesat zinājuši un nākošanai tas nāk gaismā, un tad jums ir tāda nevisai patīkama, tā varbūt tā informācija, ko jūs saņemat, ja? Šādi. Nedēļas padoms mums ir zobenu karalis, bet šajā kavā, ja jūs redzat, ļoti interesanti, šeit ir gan karaļi, kā vīrieši katram šim te mastam, ja? Šeit ir pentakļu karalis, kurš tiešām ir kā redzams, ja? Kā vīrietis. Un šeit ir karalis kā karaliene, tad šīs te karaļa īpašības caur sievieti, kas mums ir klasiski pentakļu zobenu karalis, kas viņš mums var būt? Zobenu karalis bieži vien runā par ārstiem, par advokātiem, par tādām profesijām, kur ir, pirmkārt jau tas garais, tas redzat, te ir adate tāds, ja, ārstu kārtas tā ir. Tāpēc, ja kādam ar veselību kaut kas pieklibo vai tur, jūtat, ka vajag ejiet pie ārsta, ja, noteikti. It īpaši patiesībā zobenu karalis runā par ķirurģiem un arī tādiem, kam ir tas jo viņam ir zobenu kā zobens, tātad kaut kas kaut kas griež, kaut kas dur, kaut kādas šprices, griešanas, injekcijas, kaut kas tāds, ja. Ja jums ir tāda vajadzība, neatliekat, ejiet, ja, būs viss labi tad. Juridiski jautājumi caur viņu, tie var būt juristi, ja jums ir kaut kādi tādi aktuāli juridiski jautājumi, arī ejiet meklēt cilvēku, meklēt juristu, konsultējieties nākošnedēļ, ja? Te visas pārējās kārtas izskatās, ka būs labi un jautājumi kārtosies. Kas vēl? Ja tas iepriekšējais nav par jums, ko es minēju kā padoms, tad vienkārši šī te kārta aicina mūs pieiet visām lietām tā ļoti ar loģisku prātu, ar ļoti skaidru prātu. Zobenu karalis nav par emocijām, un šonedēļ vispār mums te nav par emocijām, jo arī pentakļu karalis nav par emocijām. Tāpēc mierīgi, pragmatiski, prātīgi, izsvērti, un tādā veidā visus jautājumus risināt, jo mums ir nākošanai varbūt būs tie naudas jautājumi, un tur tiešām arī ar tādu pieeju tam visam vajag, ja, pret to attiekties. Bet kas vēl, šī tomēr ir tāda netipiska kārtas taro vispār ar taro kārtīm, tāpēc, ja mēs skatāmies viņu tīri tā kā tādu orākula tipa kārti, ja, nevis pēc klasiskās taro, tādas tūkojam nevis kā klasisku taro kārti, bet mēs šeit redzam meiteni, tā karalieni, kurai ir tā adata, ja, kas ir asa un durstoša, un te viņa ir, bet paskatieties, cik skaistu rezultātu viņa ar to ir dabūjusi, ja, te ir izšūta kleita ar tādiem spīgulīšiem, ja, tad pat ja process var būt sāpīgs vai tāds, man negribās un man nepatīk, man bail to darīt par nākošo nedēļu, ja, tad rezultāts būs forši, jūs būsiet apmierināts. Un starp citu, man te kas nāk prātā, varbūt kaut kādas plastiskās operācijas, ja, vai kaut kādas skaistumkopšanas, kur arī mums ir kaut kādas tur, kā visādi varbūt adatas vai kaut kādas operācijas vai kaut kas ir, tas tā kā nepatīkami,
Un pēc tam tas rezultāts ir foršs, un mēs esam baigi priecīgas un apmierinātas. Arī tāds variants kā padoms. Ja? Tā kā ceru, ka visiem būs forša un jauka šī tad pēdējā augusta nedēļa. Un ja jums patīk mani izlikumi, tad laikojiet. Uz tikšanos atkal nākamajā izlikumā.